Tas notika 16 gadi atpakaļ. Manas draudzenes dzimšanas dienā. Kā jau jaunieši dara, mēs viens otru sākām kircināt. Dažādi tur komentēt viena otra darbības. Un tā mēs gājām pastaigā tajā dzimšanas dienā. Jā, dzimšanas dienās gāja agrāk pastaigāt. Jā, sākām bakstīt viens otru. Mums bija līdzi loģiski sidra pudeles, pustukšas. Un agri vai vēlu mēs sākām daudzīt viens otru ar tām sidra pudelēm. Nu, ok, es viņu sāku daudzīt ar sidra pudeli. Plasmasas sidra pudeli. Nedomājiet, ka es esmu tik briesmīga. Tad kaut kurā momentā mēs nenoturējām līdzsvaru un iegāzāmies grāvī, no kura es mēģināju izrāpties laukā, bet mans vīrs, tad vēl ne vīrs, bet vienkārši nepazīstams random čalis, mani mēģināja ievilkt atpakaļ, paļķērot aiz kājas. Tad es viņam iesitu pēdējo reizi ar sidra pudeli pa galvu, un viņš mani atlaida. Nu, un tā mūsu pirmā tāda komunikācija beidzās. Līdz jau pēc tam randiņam. Tāpēc, redzat, it kā ir no vienas puses tas diezgan briesmīgi, ka tā uzvedas audzināta jaunkundze, bet labi, ka es nebiju audzināta, tāpēc viss kārtībā.